Akurāt pirms nedēļas satiksmes ministrijā notika satiksmes padomes sēde. Bet, lai jau šis pirmais teikums neiemidzina, sēdē runāja par mums autobraucējiem svarīgām lietām, fotoradariem un sodiem par ātrumu pārsniegšanu. Jā, te nu visi sarosījās pie saviem ekrāniem un pareizi darīja. Autobraucējiem ir jāinteresējas un jāiesaistās lietās, kas skar braucēju ikdienu un noskaņojumu braukšanas laikā. Izskatās, ka ir parādījušies ļauži, kas fotoradara dēļ ir gatavi palielināt mums sodus par braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Bet tagad viss pēc kārtas. Sākumā sēdē, kā jau parasti, izstāstīja, kā mums gājas satiksmē pērnajā gadā. Tur var jūs nomierināt, viss iet uz labo pusi, vismaz ciparos. Paskatieties. Bojā gājušo stipri mazāk, tikai 176, par 42 mazākā pērna. Pašu negadījumu arī mazāk par 10. tiesu, 34 795. Ievainoto un cietušo gan pa 5% vairāk. Bet kas tur ko brīnīties? Tie vienkārši ir ļaudis, kas agrāk būtu jāieraksta bojā gājušo skaitā. Tagad viņiem ir paveicies, tikuši pie cietušajiem. Tā ka visumā labi. Taču 2011. gadā 48,9% no visiem bojāgājušiem un 40,8% no visiem ievainotajiem bija mazaizsargātie satiksmes dalībnieki. Tātad puse no tiem, kas cieši satiksmes negadījumā, vispār nav sēdējuši mašīnā, vai nu gājuši kājām, vai braukuši ar riteni. Tālūk mums ir gājis līdz šim, un esam ar visiem šiem cipariem iekļaujušies ceļu satiksmes drošības programmā. Tagad šai programmai jāuzstāda jauna mērķi. Galvenais mērķis, tā kā 2010. gadā bojāgāja 218 cilvēki, tad Latvijā līdz 2020. gadam bojāgājušo skaits nedrīkst pārsniegt 109 cilvēkus. Tas nebūs viegls uzdevums. Labi, tas par pagājušo, bet tagad par to, kas mūs sagaida ar fotoradariem un sodiem. Ziemas vidū, kad sāk pienākt pirmās soda kvītes ar safotografētājiem pārkāpēju mašīnām, šoferīši sāk kurnēt, ka gan esot par traku, jo sodi bija par niecīgiem ātrumu pārkāpumiem, kurus varētu pat uzskatīt par nejaušiem. Tā tās tautas dusmas kaut kā nonāca līdz pat Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijai, kur publika sāk policijai pārmest strādāšanu fotoradaru uzstādītāju labā. Un tad, lai to kreņķi mazinātu, parādījās priekšlikums. Ļoti vienkārši un saprotams un taisnīgs priekšlikums. Sadalīt sodu par ātrumu pārsniegšanu līdz 20 km/h uz pusēm. Mēs sagatavojām grozījumu, ka par ātrumu pārsniegšanu līdz 10 km/h jebkurā situācijā vadītājam ir iespējams piemērot tikai vienu administratīvo sodu, un tas ir brīdinājums. Tātad, ja atļautais ātrums ir apdzīvotā vietā 50, ārpus apdzīvotām vietām 90, tad rēķinām, kad līdz 60 km/h apdzīvotā vietā un līdz 100 km/h ārpus apdzīvotām vietām ceļu policijas inspektors, apturot transporta līdzekli, varēs piemērot vadītājam brīdinājumu. Tā kā parādoties fotoradariem, ceļu policistiem tagad ir daudz brīvāks rokas, viņi varētu tos brīdinājumus komplektā ar izskaidrošanas darbu veikt uz vēlu paraušanu. Visur, kur vien viņiem šķiet, ka neliela ātruma pārsniegšana ir bīstama, var patrulēt policijas ekipāžu un audzināt autovadītājus. Savukārt, ja ātrums pārsniegts par vairāk kā 10 km/h, tad, protams, ieslēdz fotoradars un aiziet bilde un sods. Viss šis priekšlikums šķita jauks un pieņemams līdz pagājušajai trešdienai, kad notika satiksmes padomes sēde. Tās pašas dienas rītā bija Saeimas juridiskās komisijas sēde, kurā tā kā vajadzēja pieņemt tos labojumus likumā par mazā ātruma pārkāpumu dalīšanas pusēm. Bet kas tev deva? Dzīvē nekas nav vienkārši, pat ja sākumā tā izskatās. Šobrīd ir fiksēti vairāk kā no 21. novembra vairāk kā 28,000 protokolu par kopējo summu nepilns 500 000 lati. Jāmin šeit ir pāris lietas, par kurām es gribētu likt uzsvaru, ka ļoti daudz, es uzskatu, ka ļoti daudz nāk, griežās ar iesniegumiem, sūdzībām valsts policijā, nepamatotām sūdzībām par šiem te fotoradariem, par fiksētajiem ātrumiem, par to, ka nepiekrīt šiem te ātrumiem, un tas lielā mērā ir pateicoties tam, ka
šī informācija, nepatiesa informācija tiek atspoguļota plašsaziņas līdzekļos. Un proti, tātad kopējais statistika, kas mums ir apmēram no 100 līdz 150 sūdzībām nedēļā, kur faktiski nav jau par ko sūdzēties. Ir laiks, ir vieta, ir fotografija. Ja? Tātad viss ir pilnībā skaidrs, bet tātad šīs sūdzības ir ļoti daudz, kas prasa pietiekami lielus arī resursus. Bet, Izrādījās, no policijas puses bija parādījies jauns variants, kuru Zivtiņkungs arī satiksmes padomes sēdē dikti aizstāvēja un kuru bija licis priekšā arī Saeimas juridiskajā komisijā. Kāda tad ir jaunā priekšlikuma ideja? Ja fotoradariem neļauj sodīt līdz 10 km/h pārsniegumu, tad viņi gribot, lai vismaz par 10 latiem palielina vispārējos sodus. Man tas jau izklausās vismaz pēc kaulēšanās, un policijai tas nepiestāv. Tas varētu piestāvēt radaru uzstādītājiem, jo viņi noteikti cietīs zaudējumus, ja nedrīkstēs iekasēt no mums naudu par 91 km/h uz šosejas. Bet radaru uzstādītāji klusē, viņu vietā par naudiņām cīnās policisti. Tiešām ir jāatzīst, ka šie pirmie 10 km/h viņi nav bīstami satiksmē, bet likums mums paredz, un ja likums mums paredz, ka mums ir jāuzrauga šīs satiksmes drošība, mēs nevaram pateikt, ka tagad kāds no valsts policijas vai iekšlietu ministrijas teiks, ka drīkst pārkāpt 10 km vai 12, tātad mums ir likums, mēs pēc viņu vadamies. Bet šie grozījumi tiešā mērā nosaka to, ka šie tehniskie līdzekļi pirmos 10 km/h, tā kā viņiem nebūs interesanti, jo pa pirmiem 10 km/h vieglām automašīnām būs paredzēts brīdinājums tikai. Tagad jādomā, ka varbūt nemaz nevajadzētu to labo priekšlikumu par brīdinājumu līdz 10 km/h, ja par to kāds grib palielināt visus pārējos sodus. Tagad šāda kaulēšanās vēl pēc kaut kā izskatās, bet iedomājieties situāciju, kad nebūtu nekādu citu priekšlikumu, bet policija pieprasītu vienkārši lielākus sodus, jo redzēs viņiem tā patīk. Tāds pieprasījums diez vai iet cauri un izklausītos klaibi bezkaunieks. Bet, ja drīkst kaulēties, tad nez kāpēc izskatās zolīdāk. Tā policija arī satiksmes padomes sēdē vēlreiz tika aicināta piekāpties sākotnējiem saprātīgiem priekšlikumam, bet nekā, viņi grib palielināt sodus. Kāpēc? Vienkārši tāpēc, ka redzies 90% autovadītāji pārkāpjot tieši par šiem dažiem km/h un ne vairāk. Tāpēc ceļa policistu priekšnieks ir sašuts, ja viņam neļauj iekasēt sodus no šiem 90%. Tad viņš grib palielināt sodus atlikušajiem 10%. Skaidrs, ka to ļoti gribētu radaru uzstādītāji, bet kāpēc to grib policija, varam tikai minēt. Jā, vēl viens arguments no viņa puses par sodu palielināšanu bija tāds. Sodi nesot palielināt kopš 2004. gada. Un vai tad kādam šodien ir vairāk naudas kā 2004. gadā? Vai tad ātruma pārkāpējs saradies vairāk kā tad? Un vai tad viņi ir sākuši mētāties ar naudu? Tā, redz, tagad nav skaidrs, kā tas viss beigsies un vai tiešām visai labais priekšlikums netiks samuļļāts fotoradaru uzstādītāja interesēs. Tā kā mums arī grūti pateikt, kas būs noticis šīs dienas laikā, jo mūsu televīzijai šis raidījums bija jādod jau no rīta, bet tieši šodien notika juridiskās padomes sēde, kurā tiks tālāk lemts par šo sodu mainīšanu. To jums varēsim pastāstīt nākamnedēļ. Vienīgais, ko varam jums atgādināt, kā tas viss sākās. Bija neapmierinātība ar fotoradaru darbu, parādījās satiksmes ministrijas priekšlikums par pirmajiem 10 km/h neļaut strādāt ar fotoradaru, tā vietā šo pienākumu uzticot ceļa policijai, bet ceļa policijas vadība uzskata, ka brīdinājums nav nekāds sods un visi tagad brauks pārgalvīgāk par 10 km/h. Man gan šķiet, ka rakstisks brīdinājums ir ļoti labs soda mērs. Tas ir administratīvais sods un sodāmība personai tiek noteikta, bet savā ziņā tā ir prevencija, kas nav naudas izteiksmē. Administratīvais sods spēkā ir 1 gadu, persona skaitās sodīta līdz ar to, un ja vēlāk es izdarīšu kādu citu pārkāpumu, kurā, piemēram, ir soda gradācija no līdz, tad personai tā jau būs atbildību pastiprinoša pazīme, un personai varēs piemērot lielāku sodu, nevis minimālo. Pirmkārt, tas atņem pārkāpējiem pusstundu no dzīves, jo neesmu redzējis, ka policija kādu papīru uzrakstītu ātrāk. Otrakārt, policijai ir reāls iespējas veikt pāru un izglītojošo darbu, paskaidrojot, cik bīstam ir tieši šajā vietā pārsniegt nedaudz ātrumu. Tām vajadzētu būt efektīvi, bet neskāpēc policija pati to vispār par sodu neuzskata un draud, ka pie šādas kārtības visi sāks pārsniegt ātrumu vēl vairāk. Man rodas aizdoms, ka policijas vadība diezko netic saviem darbiniekiem un viņu spējām veikt audzinošo darbu.
Pie tam darbojoties fotoradariem, policijas ekipāžām tāpat jau diezko nav ko darīt. Tāpēc šādu brīdinājumu rakstīšanu varētu viņu darba stundas padarīt stipri liederīgākas.